Sveiciens no Ceļo Redi, un kā jau redzat pēc nosaukuma, mēs ar Laumu dosimies uz vienu no skaistākajām vietām pasaulē, kas ir Koronas sala. Kaut arī varbūt šobrīd tas tā neizskatās, bet pagaidiet, pēc brīža būs pavisam cita skata. Koronas sala Filipīnās ir viena no iespaidīgākajām vietām visā Dienvidaustrumāzijā. Un, godīgi sakot, nav grūti saprast, kāpēc tā ir kļuvusi tik populāra. Tā atrodas Palavanas reģionā un ir slavena ar dramatiskām kaļķakmens klintīm, slēptām lagūnām un neticami dzīdru turkīzu zilu ūdeni. Šī vieta bieži vien tiek dēvēta par vienu no skaistākajām salu galamērķiem pasaulē. Un, kad tu to redzi savām acīm, tad saproti, kāpēc. Bet tas, kas padara Koronu patiešām unikālu, ir tās daudzveidība. Te var atrast gan pilnīgi tukšas, paslēptas pludmales, gan iespaidīgas snorkelēšanas un niršanas vietas. Un tad ir ezeri, kristāli dzidri, mierīgi un ieskauti ar klintīm. Šīs vietas izskatās tik nereāls, ka brīžiem šķiet, ka tas viss ir kā no filmas. Tieši tāpēc Korona ir kļuvusi par must visit galamērķi tiem, kas meklē kaut ko vairāk par parastu pludmales atpūtu. Tādiem kā mēs. Bet pa priekšu, lai mēs tiktu šo salu, mums jāatrod mūsu gids un mūsu laiva. Jo mēs dosimies privātā braucienā. Kā arī mums priekš pusdienām ir jānopērk pašiem savi produkti, kurus viņi mums pa dienu pagatavos. Tas, kas tagad notiek, mēs ar Laumu esam ienākuši pat arī blakus tirgu, kur mums ir jānopērk sev ēdienas, ko pēc tam mums pagatavos uz laivas. Un šeit ir ļoti daudz gaļas, zivis un tā tālāk. Viss ir kā īstenībā. Un ļoti labs tirgi. What is the long one? What's that fish? Barakuda. Barakuda? Te ir dārzeņi, augļi. Viss sagatavots jau gatavošana. Un mazliet citroniņu, kas obligāti ir jānopērk. Principā jāpērk ir viss. Dakšas, šķīvi, izskatās krūzītes, glāzītes, ogles. Sākumā mums sapratām to, ka visi viņiem jau uz laivas ir, jānopērk tikai ēdienas. Izrādās, ka tas tā nav. Tas viss ir tā uztaisīts vienkārši. Kad viņi te uztaisīs ēdienu, tikai sapēc visas lietas. Uz laiku čals tik prasmos, vai gribat šeit to, vai to, vai to, Lauma tik, jā, šito vajag, to vajag, to vajag. Realitātē viņiem jau kaut 4-5 maisiņi ir pilni ar visādu ēdienu. Tagad visam pa virsu augļi tik vajag. Viens. I think it's okay. I like Yeah. Parang talagang muli ko. Saking ka naman dyan, ba? Ano ka rin? Kita ko parang maganda pa ngayon. Araw-araw? Hanggat may tumatawag, diretso. Iztērējām apmēram 20 eiro, nopirkām divus mazus tunčus
Nopirkām 2 gabaliņus cūgaļas, 3 lielās vistas kājas, rīsus, 2 mango, 4 banānus, 1 ananās ogles, 3 ūdeņus un 2 saliņus. Un man liekas, viņš paņēma arī ledu mums līdzi. Bet jāsaka, viss šis īstenībā ir diezgan oriģināli. Tas, ka tev no rīta aizved uz tirgu, tev ļaus sapirkt ēdienu, kādu tu pats vēlies, kur gribēs pusdienās ēst. Un pēc tam tev uz laivas arī pagatavot. Un izvadās pa ļoti skaistām vietām. Nu, kas var būt labāk? Jā, bet atkal viss ir tā atstrādāts par visu, vienkārši tikai piķo. Nepārtraukt. Tagad mēs novērējām atsevišķi kājakti, jo tas nav iekļauts. Atsevišķi snorkelis, tas nav iekļauts. Ja grib, kam nav, teiksim, ūdens kameru un GoPro nojutēt. No principā, jebko, ko tev vajag, tie viss ir. Tikai par visu laiku jāmaksā. Un mēs jau par tūru esam samaksājuši diezgan daudz. Tas ir kaut kāds 120 eiro, ja nemaldos. Un principā tas ir tikai pa apkalpu locekļiem un laivu. Sākumā sapratām, ka gandrīz viss ir iekļauts. Un tas, ka vēl katrā vietā, kur mēs piestāsim, ir jāmaksā atsevišķs nodoklis. Tāpat kā principā jebkur, kur tu esi šeit Filipīnās. Visu laiku ir jāmaksā. Rekur mūsu laiviņa dzeltena ar baltu, un tas ir jāiegomē, tāpēc, ka laivas ir ļoti daudz un nedrīkst sajaukt, kur ir mūsējā. Tā, šāda te ir mūsu laiviņa, un cik es saprotu, mums būs 2 apkalpes locekļi, kas mūs vizinās, gatavos ēst un tā tālāk. Reku arī mūsu kajaki tikko piegādāja. Viss atstrādāts, ne? Tas, kas mūs nereāli priecē, ir tas, ka mēs izbraucam vienu no pirmajiem. Pagaidām viss tas laivu bars joprojām varētu muguras. Bet iespējams arī tāpēc, ka mēs tikai 2 un neesam lielās grupās. Ko beidzot tikām arī pie brokastiem? Paši topīgi banāni. Bet šitie tie lielie banāni tad arī ļoti saldi. Klausies, man tev ir piedāvājums. Noteikti es pamanīju, ka mēs ar Laumu dzīvojam Norvēģijā. Tāpēc esam izveidojuši kaut ko priekš tevis. 5 vai vairāk dienu ceļojumu, kur tu ar saviem draugiem vai ģimeni braucat pie mums. Šis ceļojums ir paredzēts nelielām grupām līdz 4 personām. Manā Norvēģijas tūrē ir iekļauts nakšņošana, ēšana un izvadāšana pa pašām skaistākajām vietām. Dosimies episkos piedzīvojumos, kas paliks atmiņā uz visu mūžu. Redzēsim vismaz 3 abrīnojamas vietas, kā Praikastūlens klinti, kas slēdz 603 metrus virs Līsefjorda, pārvarēsim sevi un drosmīgi kāpsim uz Šērekbaldena akmens, kas ir starp 2 klintīm iesprūdis un atrodas 1000 metrus virs fjorda. Kā arī apmeklēsim vietu, kur akmeņi ir veidojuši iespaidīgu lavīnas nogruvumu. Tur varēs kārtīgi pakāplēt pa akmeņiem un izjust dabas spēku klātienē. Protams, redzēs arī daudz elpu aizraujošus ūdenskritumus un skatus, kas liks tev aizmirst par ikdienu. Un pēc galvenais tu piedzīvosi īstu, sirsnīgu piedzīvojumu pašā Norvēģijas sirdī. Viss, kas tev šobrīd ir jādara, ir jāsazinās ar mani un jārezervē jau savus datumus. Bet tagad nedaudz par to, kā mēs šeit nokļuvām. Interesantākais ir tas, ka šis piedzīvojums nemaz nesākās pašā Koronā. Lielākā daļa ceļotāju vispirms nonāk Busvangas salā, vietā, kas kalpo kā galvenie vārti uz visu šo reģionu. Tur atrodas arī neliela, bet ļoti dzīvīga pilsētiņa Korona Town, kurā ieradāmies arī mēs. Lai šeit nonāktu, braucām ar prāmu no Elnido uz šo pilsētiņu. Iebraucot ostā, samaksājām pilsētas nodevu un tālāk jau ar tuk-tuk devāmies uz mūsu naktsmītni, kas bija pavisam parasta viesnīca, kur mums bija iekļauta pat sava privātā sporta zāle. Šī ir vieta, kur viss notiek. Viesnīcas, restorāni, tirgi un tūru aģentūras. No šejienes katru rītu laivas dodas uz tām pašām ikoniskākajām vietām, kuras redzamas bildēs. Tu no rīta iekāp laivā un pēc neilga brauciena viss mainās. Apkārt vairs nav pilsētas, nav trokšņa, tikai klintis, lagūnas un bezgalīgi dzidrs ūdens. Tā arī mēs nonācām uz pirmajā apskates vietā Kajagan ezerā, jeb Kajagan Lake. Magnolijas zieds. Tā smarža vienkārši nereāli labi ir. Tātad, lai tiktu pa priekšu pie šī Kajagan ezera, ir jāpievar kalns. Laikam tas nomās tā, lai pēc tam lielāka vēlme ir peldēties.
Tagad tu esi uzkars. No ko esam ieradušies mūsu pirmajā spotā, kas ir Kajagan Lake, kas ir tā kā saldūdens ezers. Izskatās, ka te ir nereāli dziļš. Mums īstenībā pat neļāva te nākt bez šīm te drošības vestēm. Bet jā, tas, ko es uzreiz pamanīju, ka ūdens ir pilns ar kurkulīšiem, tas ir tas, kas tiešām nevar būt salsūdenī. Okay, let's go in. Yeah? Warm, still. 这是我吃我的。 Nicest lake I have swim. Apkārt slēdz augstas kaļķakmens klintis, kas šo vietu padara ļoti noslēgtu un mierīgu. Kajagan Lake ir viena no tīrākajām un iespaidīgākajām vietām visā Koronu apkārtnē. Šis nelielais baseins izceļas ar neticami dzidru smaragdzaļu ūdeni, kas saules gaismā burtiski mirdz. Šis sulīgais tropu krāšņums rada sajūtu, ka esi nokļuvis kādā slepenā lagūnā. Atšķirībā no populārākajām vietām, šeit valda lielāks miers. Ideāli, lai vienkārši peldētu, atslēgtos un izbaudītu apkārtējo skaistumu. Ūdens ir silts un mierīgs, bieži vien tik caurspīdīgs, ka var redzēt pat sīkas detaļas zem ūdens. Tā ir vieta, kur negribas steigties, tikai būt klātesošam un izbaudīt katru mirkli. Tagad esam atbraukuši uz Twin lagūnu, jeb Dviņu lagūnu, un šī ir tā vieta, kur ļoti koncentrē tumša zilais ar gaiši zilo, un no augšas izskatās, ka te ir divi lieli apaļi ezeri, tāpēc arī to sauc par Twin lagūnu. Bet jā, mums ir fantastisks kristāla kajaks, un tagad jau braucot uz šejienu, mēs sapratām, ka tā bija pareizā izvēle ņemt tieši kristāla kajaks. Viņš bija nedaudz dārgāks par parasto, jo te apakšā vienkārši varēja redzēt visus koraļus un akmeņus, kas ir zem ūdens. Minēja, tad Twin lagūna ir viena no iespaidīgākajām vietām Koronu apkārtnē. Divas lagūnas, kuras atdala augstas kaļķakmens klintis, bet savieno šaura sprauga vai neliels tunelis. Lai nokļūtu otrajā lagūnā, jāizpeld cauri šai atverei. Ūdens šeit ir īpašs. Vietām var just, kā mainās temperatūra, jo satiekas sals un saldūdens. Un godīgi tā ir viena no tām vietām, kur vienkārši gribas uzkavēties ilgāk, bez steigas un izbaudīt to mieru. Visi grib ceļot, arī tu gribi ceļot. Ar ko sākt, kur atrast informāciju? Travelmania.lv tev palīdzēs. Atrod savu ceļvedi, izplāno galamērķi un dodies piedzīvojumos. Dalies ar saviem ceļojumiem un iedvesmo citus ceļotājus. Travelmania.lv piedzīvojums ir tā vērts. Kamēr mēs kajakojām pa lagūnu, tikmēr mūsu kapteinis ar savu palīgu uztaisīja mums paēst. Un jā, mēs gribējām tā kā piestāt pludmalītē, bet īstenībā izvēlējāmies nopērkot laivu tepat līdzi ar skatu uz pludmali un ēdīsim uz laivas. Wow. Pastāst, ko viņi sagatavojuši tikmēr. Tunces mums, ne? Gura tomāti sagriezti čilē. Wow! Šika. Man ļoti smuka ar visām dekorācijām.
Pats centušies. No ko mūsu galdiņš ir pilnībā uzklāts. Visa kā zivs, cūgaļa, vistiņa, mango, rīs, salātiņa un vēl San Miguels. Jā. Un, ja kāds filipīnieši ēda rokām, jo viņi saka, ka ēdiens garšo daudz garšīgāk, un tāpat arī mēs darīsim. Tā, es noteikti sākšu ar vistiņu un tunci. Jā, tas ir tuncis. Tiešām ļoti maziņš tuncis. Bet ļoti svaigs un garšīgs. Ēdiens bija kolosāls, tāpat arī pati vieta, kur ēdām. Ideja par to, ka vajadzēja ēst laivā virs skaistā zilā ūdens, bija perfekta. Jo, kad bijām pēduši, varējām uzreiz arī lekt iekšā zilajā lagūnā, kas bija milzīga. Šī iespējams ir top 3 skaistākā vieta, kur jebkad ir peldēts. Labi izpildījāmies lagūnā. Tiešām ļoti skaista vieta, es nezinu. Viss tas ūdens. Tagad vēl kāda mango. Pērku sals. Kā konfeti. Labi sagriez, pazīst, kā viņš čūk ārā. Bija šī paņem un viss. Pabraucām nedaudz priekš un te ir rekurs snorklēšanas spots aizlūk. Do I jump with the mask? No. Don't you want to jump? Nākamā vieta, ko apmeklējām, bija Barakuda Lake, kas ir viena no neparastākajām vietām Koronu apkārtnē. Ieejot ūdenī, pirmais, ko pamani, tas ir neticami dzidrs. Bet īstā maģija slēpjas zem virsmas. Šeit ļoti izteikti jūtamas temperatūras maiņas. Vienā brīdī ūdens ir vēss, un jau pēc pāris metriem tas kļūst silts vai pat karsts. Apakšā nav koraļu, bet iespaidīgas tumšas klints sienas, kas dod vietai gandrīz neierastu sajūtu. Tā nav tipiskā peldvieta, drīzāk vieta, ko izjust un izpētīt. Un tieši tas padara Barakuda Lake tik unikālu.
Mūsu diena šeit Kronas salā iet uz beigām, un jāsaka, diena bija tiešām kolosāla. Mēs redzējām daudz unikālas vietas, kas ir tikai šeit, un noteikti esam secinājuši, ka bija vērts uz šejienu braukt. Kā arī iesakam jums, ja ceļojat uz Filipīnām, noteikti apmeklējiet šo te salu. Ticat man, ir tā vērts. Tad pagaidām sākam jums lielu paldies, ka skatījāties, un tiekamies jau citos video. Tā! Čau! Nākamajā sērijā dosimies uz pavisam savādāku salu. Salīdzinot to ar Corona vai El Nido, kur galvenais ir daba, klintas un lagūnas, šī būs daudz attīstītāka un dzīvāka. Tā vairāk līdzināsies kurortam ar baltām smilšu pludmalēm, bāriem, restorāniem un aktīvu nakts dzīvi. Lai uzzinātu, kas tā par salu, tu jau zini, kas tev jādara. Bet ja šī sērija tev patika, noteikti piesako kanālam. Tāpat atstāj laiku un kādu komentāru, jo tas patiešām palīdz video sasniegt vairāk cilvēku un ļoti atbalsta kanāla attīstību. Nenoslinko un tiešām to izdari. Bet, ja esi patiesas fans un gribi mūs vēl vairāk atbalstīt, vari uzsaukt mums kafiju, izmantojot linku zem šī video. Kā arī dot ziņu, ja ir interese par tūrēm. Paldies, ka skatījies, un tiekamies jau nākamajā sērijā.